Pēdējo 2 gadu laikā mēs kopā ar projektu partneriem, Aizkraukles partnerību, Kaimiņu un Kūpā īstenojām projektu par ceļu uz pašpietiekamu teritoriju. Kāpēc mēs izvēlējāmies tādu projektu? Tāpēc, ka visā Latvijā un arī mūsu teritorijās ir aktuāla problēma, kā sekmēt mūsu mairažotāju, audzētāju, lauksaimnieku produkcijas noietu. Mēs esam apvienojušies vienā lielā novadā, un tad, kad mēs bijām katrs savā tajā burbulītī, mēs viens otru pazinām labāk, bet šobrīd mums ir vēl jāiepazīstās. Šis pasākums bija vienkārši pasakaini norganizēts. Man liekas, ka visi būs priecīgi un labprāt atkārtot. Biedrības Bausas rajona lauku partnerību teritorijā šim projektam šodien ir noslēdzoša aktivitāte, kurā mēs mēģinām veicināt vietējās produkcijas lietošanu uzturā. Proti, ko mēs varam pagatavot un kā mēs varam izmantot savā ēdienkartē, arī svētku galdā, tieši vietējos produktus. Mums ir pamatā zemnieku saimniecība, kas audzē graudaugus. Tā ir pamatnodarbošanās, un graudaugu starpā ir arī pupas un zirņi. Tāpēc es izmantoju šos pašus graudus priekš konditorijas. Es pati viņus samaļu, teiktu rupis, cik man patīkās. Tātad tie ir pilngraudu milti, kurus es lietoju. Patiesībā ir ļoti grūti pašvaldībai šādus produktus iepirkt, jo to produkciju uzreiz nevajag daudz, un ražotājiem nav izdevīgi, piemēram, uz dažādām lauku skolām ar lieliem attālumiem piegādāt nelielu apjomu produkciju. Un tas ir izaicinājums, un patiesībā nav viegli rast risinājumu. Bet mums ir arī labie piemēri, ir saimniecības, kas audzē dārzeņus un piegādā skolām. Pēdējos 10 gadus mums ir iespēja atbalstīt arī uzņēmējdarbību līderprojektos, tā skaitā ražošanu un lauksaimniecības produktu pārstrādi. Man nebija tāda liela pieredze lauksaimniecībā, un es tikko sāku nodarboties ar bitēm, un sākumā to darīju kā hobiju. Ja, un tāpēc to nebija domājis kā biznesu. Bet kad jau visi, gan draugi, gan radi, gan kaimiņi, visi bija pārpildīti ar medu, ja, visi jau atsakās, negribēja ņemt, ja, es sāku domāt par to kā par biznesu. Finansējums šīm aktivitātēm ir iegūts no sadarbības projekta ceļa uz pašpietiekamu teritoriju.